Klāt Elvi Formolīgas pusfināla sērijas 4. spēlē un Cēsu Legrings atkārtoti savās mājās uzņem viesus no Talsiem. Tals novada sporta skolas Krauzers komandu. Mužnieks met Siliņš atsit bumbu vārtu priekšā. Komandas ļoti rūpīgi darbojas aizsardzībā, turpretī uzbrukumā. Pagaidām seikmes nav tik labas. Varbūt tagad Akmeņlauks. Tiesneši devuši priekšrocību. Akmeņlauks izdara metienu, bumbiņa ir vārtos un tam būtu jābūt 1000. punktam Tomam Akmeņlaukam un visa Talsu komanda arī skrien laukumā, skrien sveikt savu kapteini. Kuriņš met vārtu konstrukciju. Vārtu konstrukciju pēc Edgara metiena. Visiem gan šim plūdums ir ticis galā te metiens vārtu pārliknis pēc Kronentāla raidījuma. Akmeņlauks, Ragovskis tiek garām Zvīnim, bet tur kļūdās tagad Puriņš. Tiek iesaistīts rotācijā 2-0. Pazaudē savus spēlētājus vārtu priekšā Legrings un Maris Bergmans un Matīs Fogels noorganizē otros vārtus Talsu komandai. Viesi dubulto savu pārsvaru uz rezultātu tablo. Tagad ir 2 vārtu deficīts un līdz ar to jau ir jāsāk kaut kas domāt, kā atspēlēties, kā mainīt cīņas gaitu, tikmēr Ragovskis piespēle Kronentālam 3-0. Ļoti īsā laika sprīdī 2 precīzi metieni Talsiem. Kronentāls un Šķuburs pie bumbas. Laba saspēle 4-0. Standarta situācijas arī strādā Talsiem. Vakardien šādi tika gūti 2 vārti, arī šodien pēc standarta bumba tiek nogādāta vārtos. Dilans Kronentāls rāda mums Maris Bergmans. Manuprāt, Dilans bija tas, kas ievirzīja bumbu vārtos. Zvīnis met un Olafs Zvīnis iemet ātri 1 vārtus. Legrings dabū atpakaļ. Skaisti tos Legringam ieturēt tagad bumbu un jau pretuzbrukums. Bruno Beķers 2-4. Legrings iemet mazākumā. Ja vairākumā nekas nesanāk, tad jāmet bumbas vārtos skaitliskajā mazākumā. Talsa nemaina savu piecinieku, lai gan tikko atveda vārtus vairākumā. Ragovskis izkārto metienu un arī iemet Jānis Ragovskis 5-2. Tā kā vairākums tiek realizēts, nekas nesanāca šajā cīņā, vismaz tik tālu. Un te skaista izspēle un ieltriec bumbu vārtos. Andrejs Šķerbergs 1 sekunde vēl palika Berkoltam soda laiks. Bet izspēlē maksimāli vairākumu līdz galam un Andrejs Šķerbergs no tuvas distances. Atvis bumbu laukuma centrā Legrings. Te 2 minūšu noraidījumam prasītos Eglītim par spēli guļust. Un pēc tam savos vārtos met bumbu Rops. Atkal 2 ciņa Ropam ar Jurševsku. Tik daudz epizodes īsā laika sprīdī. Toms Akmeņlauks prasa, lai nav jāskat video atkārtojums. Ir soda metiens uz Legringa komandas vārtiem. Artis Raitums pret Regnāru Kreičmanu. Ilgadējs Latvijas izlases kapteinis pret puiku, kurš aizvada savu debijas sezonu virslīgā. Un Artis Raitums nosēdina uz dibena Regnāru un met bumbu vārtos. Panāk 7-2. Talsi turpina soļot pretim 3. uzvarai šajā sērijā. Līdzīgi kā vakardien Talsiem, kad bumbiņas sāka birta vēl ražanāk iekšā viņu pašu vārtos. Te jau spēlējot vienādos sastāvos 8. vārti. Un tā jau ir sagrāve. Maris Bergmans raida vēl vienreiz bumbu vārtos. Skaisti izspēlē Talsi, pāriet no aizsardzības uzbrukuma un bumba ir vārtos. Šis ir vārtsarga gols. Un Maris Šķuburs, kurš ļoti aktīvs bija visu spēli, arī nopelna sev vārtu guvumu.
Un rezultāts kļūst 9-2. Joprojām bumbu vārtos nogādāta neizdodas. Un Dilans Kronentāls 10-2. Un vārdsargam Siliņam rezultīvu piespēle jau otrā šajā sērijā. Un kopumā Siliņam šo sezonu jau 5 rezultatīvas piespēles. 10-2. Talsu novada sporta skolas Krauzers komanda sagrauja Cēsu Lekringu un sērijā panāka vadību ar 3-1.